Sveiciens no Baigstēšana. Šodien tiksimies ar Gariju Roškalnu un parunāsim nedaudz par Lemānu, nedaudz par viņa ikdienu un nedaudz par viņa nākotnes plāniem. Un tagad dodamies uz biķerniekiem. Kāds tev ir? Jau tā kā esi aklimatizējies pēc Lemānas, kā tev esi tikai iegājis kaut kādā ritmā jau ikdienā? Var pateikt, ka tikai tagad atgriežos dzīvē, jo bija gan psiholoģiski grūti viss apsver, ka tas ir tomēr noticis. Un arī fiziski grūti vajadzēja attiet, bet joprojām ir sekas. Ir kaut kāds sāpes gūšos, bet nevaru pagaidām tikt pie savu traumatologa. Tas pēc tā kritiena, ja? Jā, man pēc kritiena kaut kas gūžā baigi sāp, bet ne jau staigājoties, bet tur kaut kas kraks ik pa laikam. Bet tā viss labi. Jā, viss labi. Un kāds tev tagad notiek kaut kādas sarunas jau par to nākošo posmu? Es skatījos tavu interviju ar Tīmrotu. Skatos, tur palielam tas nākošais posms ir pēc 40 dienām. Tas tagad jau mazāk, ja? Kad es jau tur tādās gaidās, cerībās kaut ko gatavojies. Esmu aizsūtījis visiem e-pastus. Šobrīd gaidu atbildes. Kā tas notiek? Tur katru reizi citā komandā tu startē? Vai šī komanda, kurā tu tagad startē, viņi arī piedalās? Nē, viņi piedalīsies tikai divos posmos šitā komandā. Vienu mēs esam nobraukuši, un otru mums ir atkal mutiskais norun, ka es arī braukšu ar viņu to pēdējo posmu, bet tas ir pagaidām mutiskais variants. Es gaidu no viņiem joprojām kaut kādu atbildi, jo vienīgais, ko mēs esam pārunājuši, tas mēs finišējam gongu, paspiedām rokas, un viņi pateica, ka viņi šobrīd domās, ka viņiem jātais jauns projekts uz to gongu, un viņi skatīsies visu no jauna. Es nezinu, mums, it kā es jūtu, ka mums tā sadarbība bija viss labi, bet nezinu, kaut kāds nobeigums nebija uz manas puses patīkamākais. Viņi baigi tā nesmuki pret manīm izturējās, es uzskatu. Es uzskatu, ka es izdarīju savu darbu normāli. Esmu tāds cilvēks, ka viņiem nepatīk, ka esmu ļoti temperaments cilvēks, ļoti aktīvs, radošs un ar savu pieeju. Bet saprotu, katram ir savu pieeju un tu nevari viņu mainīt. Esmu tāds cilvēks. Kā arī Matīs tajā podkāstā pie Roberta Vītova teica, viņš teica, ka tie ir divi dažādi cilvēki. Garijs Roškalns, Garīgs 30, kurš ir boksos. Tajā brīdī, kad uzvalku ķiveri, esmu Garijs Roškalns, ātrākais Latvijas motošoseis braucējs. Un es pilnīgi nokoncentrējos, bet es nevaru būt mierīgs cilvēks. Loģiski, ka man ir 32 gadi, man beidzot prātiņam jānāk atpakaļ, bet es nebūtu Garīgs 30, ja man būtu prātiņš atpakaļ atnācis. Man liekas, priekš tā haipa apkārt, lai tavu uzmanību piesaistītu, tāda enerģija ir ļoti laba, ka tev tā ir jāturpina. Bet tu nevari viņu mainīt. Cilvēks nevar mainīties ar laiku, saprot. Ja es tagad būšu mierīgs nedēļu divas. Tu esi ļoti, ļoti labs. Man pieņemsim patīk tas, jo cilvēkiem patīk, kad aktivitāti. Nevienam nepatīk drūmi cilvēki, ja, kas tur ieraujās sevī. Bet tu esi atvērts, komunikabls, un man tas bija pirmais, kas tevi piesaistīja jau pirms tu brauc Lemānā. Tad mēs sākām tev sakot. Jūsu rezultāts bija abrīnojami naktī, kad jūs bijāt kaut kādi desmitie. Es biju pats 10. Es biju tur, tas ir vienkārši neticami, kā tā var, kādi čalis no Latvijas aizbrauc un 10. vietā, fantastiski, un tad tas kritiens, atkritiens atpakaļ, bet dzīve ir dzīve, tu nevar neko mainīt. Nē, tu neko nevar mainīt, tas tehniskais sports, 2 riteņi, te kas var notikt, un arī tehnika var nobrukt jebkurā brīdī. Bet runājot par to 10. vietu, es jau iebraucu boksos tajā brīdī, un es novilku ķiveri, un es paskatos uz ekrānu, un es redzu sevi 10. vietā. Tas tāds, wow! Bet tu jau pats saproti, tā apetīti jau rodās ēdot kaut ko. Ja es braucu turien, man bija mērķis vienkārši finišēt, un tas būs pietiekami, un tas ir izcili. Bet, kad tu saproti, ka tu esi 10. Tad tu saproti, ka tu arī strīnieks nav tik traks. Jo es fiziski nebiju savā ideālākajā formā uz Lemānu sagatavojies, jo man tur bija problēmas ar fizisko sagatavošanas treneri, es tur pamainīju sagatavošanas laikā, un tāpēc tā sagatavošana varbūt nebija tā izcilākā, bet es pierādīju to, ka tomēr Džeks reku no šejienes. Trenēties šeit visu dzīvi, dzīvot šeit, trenēties biķinieku kartiņu halē. Džeks, kurš vienkārši piedzima Roškalna ģimenē, kurš vienkārši mīl motosportu, dara, ko viņš vislabāk māk un kas viņam vislabāk sanāk. Un Džeks var aizbraukt uz pasaules čempionātu un neiekrist ar seju sūdos. Saprot, es pierādīju to, apļauju, ka varbūt kvalifikācijā nebija tie izcilākie, bet viņi nebija izcilākie dēļ tā, ka
man nebija pārliecības par to mociju, jo es piedzīvoju to kritienu. Tad mēs ielikām to citu piekari uzreiz, Olnins viņi ielika. Un viņi reāli nebija sagatavoti. Mēs vienkārši viņu ielikām un visi izbraucām, un viņi bija daudz labāk nekā tā esošā, kas stāvēja pirms tam. Un viss, bet man arī sapratu to, ka man ir liels problēmas ar, man ir bail uzsist vienu ātru apļavaiku. Jo, kad tu sit to vienu ātru apļavaiku, tu brauc uz riska. Tev visu laiku ir riska robeža. Un man nav pārliecības, nebija par to mocu, ka es varu riskēt un taisīt ātri gāzvaļā, jo svarīgi ir gāzā. Nē, pofīgi par to nav mans mocu vai ir mans mocu, bet tu jau riskē uz to, ka tu strauji var gāzvaļā, bet tev jābūt pārliecība, ka viss tā piekara strādā un viss ir čotki, jo uzmest atkal haisēt, nu tas ir baigi čāvīgi. Jo arī tādās garajās sacensībās tu pievilni ne tikai sev, bet visu komandu. Jā, loģiski. Bet mēs paskatījāmies to, ka braucot 24 stundas, man katrā stintā, tas ir tā maiņa, ko tu brauc. Viņa tā saka stints. Un es biju ļoti stabils. Man nebija kļūdas. Es pa lielu, ja es attienu atpakaļ visu to bildi. Bet reāli, ja godīgi runājot, man tā gonka jau gandrīz nekas nav palicis atmiņā. Tā gonka pagāja tik ātri. Tas bija pirmā maiņa, varbūt ilgi, otrā maiņa, pēc tam 3, 4, 5, 6 finish. Un tu tāds, wow, paga, stop, un tu reāli gribi atkārtojumu, Bet es gribu noskatīties pats atrast atkārtojumu, un es gribu noskatīties vēlreiz visu gongu, varbūt savus maiņas. Bet, jā, runājot par to, es biju ļoti stabils, un es pa 24 stundām man nevienu reizi par gongu nebija variants, ka kad tuvu pie kritiena, ka es kaut ko pieļauju kļūdu, ka tuvu pie kritiena. Loģiski, ka tur, kad brauc pa slapjot, tev bišķi var izslīdēt pakaļ, tas ir viss kontrolējams. Bet tā, ka reāli tu jau jūt, ka tu čau vai ne čau, man nevienu reizi nebija pa visu gongu. Nevienu reizi. Tas, man liekas, tā stabilitāte īstenībā, ir tāda, ka tu vari braukt, viens brauc ātrāk, lēnāk, bet īstenībā to stabilitāti dabūt, vai tos apļu laiks ir puslīdz vienāds, bet tu vari rēķināt. Jo, tas jebkuram ir tehnisks sports, viņš jebkurā gadījumā ir rēķināms. Jebkura komanda rēķina, cik viņas sportists reiz izbraukt ātri apļus. Tā ir elementāra matemātika. Vai viņi iegūs kaut kādas vietas vai neiegūs. Skaidrs, ka var visādas kļūdas pieļaut, bet ja tu esi stabils braucējs, man liekas, ka tu varētu būt interesants arī citām komandām. Loģiski, bet tas ir svarīgākais punkts. Viņi jau vairāk skatās ne uz ātru apļavaiku. Kurātē? Viņi skatās ne uz vienu ātru apļavaiku, jo vienu ātru apļavaiku jebkurš var uzsist. Bet svarīgi ir uzsist ātru apļavaiku, bet 20 konstants apļus. Bet tas jau viss reāli var pateicoties manam tētim, jo viņš visu bērnību man arī tā laida, kad, piemēram, es gadu braucu Vācijas čempionātā ar 600-niekiem. Viņš man nelaida pa lielo trasi, jo viņi skaitās bīstama, un es biju jauns. Un, zini kā, tu pats saproti, jaunības maksimalisms, tu vari uzsist sūds un satverīt sūds. Kā nekā es šajā trasē pazaudēju savu labāko draugu. Un es visu gadu trenējos bitinieku kartinga trasē. Tur kartinga trasē ir. Un es ar R6 braucu pa kartinga trasēm. Bet man katrs treniņš bija sesiju stundu. Viņš man iepilda pilnu baku. Jā, nē, ar R6, ar 600-nieku lielo mocu, es braucu pa kartinga trasi, jā. Bet viņš man iepilda pilnu baku, iedegsies lampiņu, brauc boksos. Un viss, nākamais treniņš, iepilda pilnu baku, brauc. Beigsies, iedegsies lampiņu, brauc boksos. Kā ir, tavu tēvu ietekmē, es saprotu, ka tu esi saistīts ar motosportu no bērnu kājas, jo tavs tēvs arī ir Latvijas leģenda motosportā. Bet kā tev liekas, ja nebūtu motosporta, ir kaut kas tā kā Roškalnu ģimenē bez moto? Tu būtu kaut kas cits, kā tev liekas, vai tu vispār varētu iedomāties kaut ko citu darīt? Bet saprot, es dzīvoju no šejienes otrā meža pusē, otrā māja. Man opis arī savā laikā, viņš nebija braucējs, bet viņš dzīvoja tur. Saprot, ja tu dzīvo tur, tad tu esi visu laiku trases apritē. Tur visu laiku bija tusiņi, kaut kādi notiek gongs, tev žiguļi, volgas. Bet vairāk jau tā laikā gāja ar mašīnām gongs. Visi tusiņi notika tur, remontēšana tur, ja kaut ko vajag tur, detaļas, bam, un opis jau arī bija saistīts reāli ar motosportu. Jā, bet es nezinu. Tev tāpat droši vien tas tehniskās lietas būtu tas, kas būtu ar tevi.
Jā, bet ja mēs runājam par tehniskām lietām, man tehniskās lietas, es esmu ar viņiem uz jūs. Es ne skrūvēšanā, es varu atskrūvēt riteni, es varu kaut ko izdarīt. Bet tā, ka es reāli kaut ko darīt savam mocim, nē. Katram cilvēkam jādara savu lietu. Un ja es tagad mācīšos visu darīt, tad nebūs pārējiem ko darīt. Bet tu vienalga pats, tu nekad nebūsi tik labs, ja tu visu darīsi pats. Tev ir svarīgi mehāniķi, tev ir svarīgi inženieris, tev ir svarīgi visas lietas. Es biju šokā, mums tagad Francijā bija inženieris no MotoGP. Viņš attaisīja savu Excel failu, vienkārši Excelī sataisīts fails. Un es biju šokā, kā viņš regulē piekari. Kā MotoGP regulē. Viņš tur savada datus, un viņš parāda uzreiz līkmi, kā strādā piekara. Mēs Rīgā, piemēram, manu piekarus džeku, kas man regulē, mēs būs labi. Tur vienkārši džeks saraksta visu programmā un tev parāda līkmi, kā piekars strādā. Un ir norunāts ar viņu, ka viņš atbrauks pie manis šeit, ka mēs pastrādāsim šeit ar viņu, bet tas ir viss, tā ir tehnoloģija, kur mēs atpaliekam. Latvieši mēs reāli atpaliekam motosportā ļoti tālu no tā visa, kas ir reāli apritē. Kas bija tāds, ko tu pamanīji? Jūs sakat, mēs protams, mēs esam maza valsts un tie, kas piedalās lielajās sacensībās, ir reti kurš, bet kas tev varbūt iekrīt acīs, ko tu gribētu Latvijā atnest līdzīgi kā šis inženieris? Loģiski, tās zināšanas, tās piekara regulēšana. Jo, ja mēs runājam godīgi, motošosejā 70, 60, 80% atkarīgs no piekara. Cik labs motos tev turās, saproti, ja mums būs pat starpībā 30, 40 zirgi, tu nekad trasē viņas neatvinēs, ja tev ir labi sargots motos vai slikti sargots motos, jo ar mazjaudīgo motos tu vari ievadot līkumā un ātri taisīt gāzvaļai, viņš tev turās. Ja tev ir jaudīgs motos, bet viņš vispār neturās, slīd, peld, lec, un tu neko neizdarīsi, vienalga. Tu nevari pat šitādu mazu taisni kaut ko atsist savā dzīvē. Tu bišķiņ piebrauks, bet uz pirmās bremzēšanas jau būšu atkal prom. Un tas ir ļoti svarīgi regulēšana moču. Vēl skatījos, kādām komandām viņām gan ir tie moči atšķirīgi, gan tās riepas. Kā tās komandas, viņas ir no rūpnīcas komandas nāk, vai es saprotu, ka komanda, kurā tu biji, viņa nav rūpnīca, viņa bija tāda vienkārši entuziasta komanda vairāk. Kā viņi izvēlās motociklu, ar kuru braukt? Kā tas notiek? Kāpēc tieši viņam Yamaha šoreiz? Katra komanda ir vai rūpnīcas komanda, kuriem ir atbalsts no rūpnīcas par šito noteicošo mocu, ko viņi izmanto. Otrs variants, komanda, kurai kaut kāds atbalsts. Mums jau ir Yamaha Europa atbalsts bija. Bija, bet es domāju, viņi tur kaut kādas detaļas iedod, varbūt iedeva labāku cenu uz motociklu, bet nav lielā atbalsta. Un viss, un tā arī komandas izvēlās. Par riepām arī tas pats pilnīgi. Kā katra komanda uzrakstā pieteikumu kaut kādā riepa ražotāja, ja viņi piekrīt atbalstam, viņi dod atbalstu. Bet mums jau bija prikals tāds, ka mēs vienīgā komanda, kas izmantojam Bridgestone riepas, bet standarta Bridgestone riepas, ko tu vari vienkārši iet veikalā un nopirkt. Un pārējās 7 vai 8 komandas, kas izmantoja Bridgestone, viņi brauc ar factory Bridgestone riepām, ko priekš viņiem speciāli ražoju šito gonku. Un starpība bija tāda, ka mēs bijām pirms tam Spānijā testos, un es braucu ar to parasto Bridgestone, vai pierast jau pie viņa. Un blakus bija Bridgestone, tur arī visa tā endurance rūpnīcas komandas testējās. Un viņiem Bridgestone, viņi jau brauc ar factory riepām, un Bridgestone testpilots brauc ar parasto Bridgestone, brauca 38 un uzlika factory Bridgestone uzreiz 2 sekundes nomet. Tas ir 2 sekundes starpība, bet viņš saka, ka tas ir ļoti, ļoti liela starpība. Tas ir kosmiskā liela starpība. Saistībā ar to, ka viņš saka, es beidzot gāzi varu vērt vaļā. Es visu weekendu tur sūdzos, bļaustos par viņiem, ka man vispār neturās motos. Viņš reāli uzliek un viņš saka, mēs tikko ar viņu reāli 10 minūtes pirms sesijas runājam, viņš saka, man neturās. Viņš saka, es tūlīt izbraukšu, iztesēšu tās riepas, viņš iebrauc un šitāds stāv. Saka, kas ir? Viņš saka, es beidzot varu pabraukt ar to mocu, viņš ir vaudāms beidzot. Bet tas ir reāli augsts līmeņa braucējiem, viņi jūt. Saprot, Baltijas čempionātā ļoti daudz, kas brauc ar Bridgestone, un viņi saka, viņiem viss labi. Tāpēc, ka viņš reāli ir laba riepa, bet tu viņam nevar atvert gāzes vaļā strauji, jo viņš uzreiz slīd, viņam nav saķers. Bet it kā viņi kaut ko tur maina, tagad sola, ka būs jauns viņiem modelis. Viņi jau to testēja. Es pats viņu redzēju, man bija apsolīts, ka arī iedos iztestēt.
bet beigās nedeva. Bet mums arī Lemānā priekšējā riepa uz kvalifikāciju iedeva to faktori riepu iztestēt. Bet mums visiem vajadzēja parakstīt papīru, ka mēs nevaram stāstīt par viņu, fotografēt viņu, neko rādīt. Runāt ķipa var, bet stāstīt par viņu neko nevar. Jā, es domāju par tām rūpnīcas komandām. Tur ir skaidrs, kā sacījušās rūpnīcas, tāpēc, ka tas ir viņiem kā reklāma. Jā, bet divas rūpnīcas komandas Gongas laikā līdz 12 stundai bija aiz mums. Gan pagājušgadēji čempioni pirmais numurs bija aiz mums, un 99 bija aiz mums. Džekiem, kur ir pāris miljonu budžets. Kā tu, pieņemsim, tagad tu tiktu uz nākošām sacensībām, ar kādu motu tu gribētu braukt, kas tu pavēc? Tev ir kaut kāds tāds sapņu motocikls vai? Jā, es sapratu ar Lemānā to, ka ar Yamaha ir forši braukt īsajās gonkās un pa īsām trasēm. Bet trasa, kur ir garas taisnes, ar manu miesbūvi ir grūti braukt ar Yamaha. Tāpēc es uzskatu, ka es labprāt izvēlētos BMW vai Kawasaki vai Honda. Tās būtu moči, ar ko es varētu uzrādīt daudz labāko apļuvaiku nekā ar Yamaha. Bet Yamaha man ir ļoti mīļš mods, tas ir mans mīļākais mods, bet viņam ir lielākā problēma ar to, ka viņam ir 20 zirgu starpību standartā jau. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Tu pataisno mums, mēs pataisno, Yamaha ir visvājākais mods. Ja reāli BMW rūpnīca, BMW pataisno brauc 300, viņiem bija 300, viņi uzstādīja šogad rekordu. Mums bija 270, man bija 264, 265, Hugotam tievākai mūsu pilotam 268, mums 2 km vai 3 bija starpība. Tāpēc ļoti grūti braukt. Saprot, mēs reāli izējam līkumus vienādi, bet pataisno viņi iet prom. Tā ir ļoti, ļoti liela starpība. Bet kaut kādā sprint gonkā tas ir ok, bet saprot, Lemānā tu nevari vienkārši iziet uz taisnā, taisīt gāzi vaļā un lidot pa taisno. Tev jāšancē līkumos ar Yamaha. Ja tu nešancēs, tev arī nebūs apļuvaiks. Nu jā, tad ir 20 zirga spēki un tā ir daži kilometru stundā ātrums, tas ir uz katru aplu, tā ir milzīgs. Jā, bet tas ir vēl salīdzinoši ar to, ka mums ir standarti bija Yamaha. Standartā ir 20 zirgi, 100% rūpnīcas komandas kaut ko bišķi pieķūnē, tad viņiem vēl ir 10 klāt, kaut 30 zirgi starpība beigās. Tur pa lielam tikai uz to, ka kāds nokrīt, var vinēt kaut ko. Nu jā, kļūdas, tehnikas, defekti, viss kaut kas var būt. Tikai uz kļūdām. Parunāsim par garīgu ikdienu. Saprotu, ka tu ikdienā palīdzi ar jauniešu apmācību, ne tikai jauniešu, arī tādu vecu veču, kā mani. Apmācību, kad es atbraucu ar tevis iepazīties, tad tur bija jau tādi jau krietni vīri. Kā tev iet ar šo lietu? Cik tagad pēc Lemānas daudz piesakās pirms Lemānas, kā tev ar šo lietu gāja un kāda ir tā ikdiena, ko tu dari ārpus treniņiem? Pirms tam bija tā, ka es domāju, man zināja mazs loks ar cilvēkiem, ka es tāds esmu vispār. Vairāk tie, kas saistīts ar močiem, kas brauc pa trasi. Jā. Bet šobrīd mēs esam uzdarījuši tā, ka es domāju, ka ļoti daudz Latvijā šobrīd zina par mani. Un ka esmu izdarījuši šo, un es varu pateikt to, ka ļoti daudz latviešu atbalstīja mani un sekoja man līdz gonkā. Redzi, tu sekoji, viss kaut kas sekoja, un es zinu, jā, un saprotu, un ir ļoti daudz cilvēku, ka mēs ar šito visu video saturu izdarījām tā, ka cilvēki reāli sekoja man līdz un atbalstīja mani. Un skatījās man līdzi, un tāpēc man šobrīd tas sloks ir daudz lielāks. Un man arī daudz ļoti cilvēki šobrīd raksta ziņas, ka es vienkārši gribu atnākt un pamēģināt, kas ir moči vispār. Kas ir motocikls. Jo es pirms tam nezināju, kas ir moči. Nu, es jau zināju, kas ir moči. Es tagad tiesa piepazīstināju tevi. Bet tieši pie tevīm es gribu atnākt un paņemt vienkārši vienu treniņu. Saprast, kas ir mocis vispār. Gribu, negribu. Bet kāda ir man ikdiena? Plāns ir uztaisīt savu ikdienu, saistīšu ar kļūt par sportistu. Kā teikt, kļūt par profesionālo sportistu, ka pelnīt ar to, ko es māku darīt vislabāk. Bet varbūt vairāk nestrādāt, bet vairāk pelnīt ar sportu. Kāpēc gan ne, ja es uzrādīju labus rezultātus? Tas ir pirmais solis tikai uz turpmāko gaitām, un tas ir viss iespējams. Ir palicis man pabraukt kāds pāris gadus vēl, jo vecums arī nāk, bērni aug un nevar visu dzīvi gonkot pašam. Ja tu pats visu dzīvi gonkos, tad tu pazaudēs bērnus. Kā tev bērni skatās uz... Saprot, ka tev mazie arī maucam močiem. Nu jā, vecākais
baigi pārdzīvojis, jau stāstīja, ka viņš stāvēja reāli Lemānā, viņam sirds pukstē, viņš mammai reāli ņēma roku, lika pie sirds, viņš saka, man tagad sirds apstāsies. Jaunākais raudāja, sieva raudāja, tur viss raudāja, baigi tāds. Mēs arī raudājām, tādas emocijas beigās bija vecīgi. Jā, to ļoti daudz cilvēku arī ar manīm kopā raudāja. Es raudāju tajā brīdī, man bija asars moments bija, kad es piegāju pie ekrāna, kad es uzvilku ķiveri, man teica, ka es finišēšu, un es uzvilku ķiveri un piegāju pie ekrāna, tā pacēlu galvu un es ieraudzīju 25 minūtes. Un tu tāds, kā es to reāli esmu izdarījis? Ja reāli tas bija tikai sapnis, janvārī, ka es to varu izdarīt tomēr vēlreiz. Jo pagājušajā gadā arī bija plāns to visu darīt. Bet pagājušajā gadā man reāli aplauza, un es varbūt kaut kādā brīdī pat pazaudēju to garšu. Un es biju atmetis ar roku, un ķipa viss pietiek. Es to nedarīšu. Jā, bet forši, ka tu noturēji savu to enerģiju, un atradās kaut kādi puikas, kas tev arī piepalīdzēja ar visu to mārketinga daļu. Man liekas, jums sanāca foršs tīms, un tas droši vien kaut kādā ziņā tev ļāva arī iestartēt kaut kādā jaunā līmenī. Un tāds jau arī bija plāns. Es gribēju to darīt. Man bija, zin kā, tev ir ideja, un tev arī jātic savai idejai. Ja tu katru dienu ticies savai idejai, tā ideja kaut kādā brīdī piepildīsies. Un tev savadīs dzīvē kaut kādā brīdī pie pareiziem cilvēkiem. Nu kā, es vienkārši Facebookā izlaicu reklāmu, MD Digital meklē, kā uzfilmēt video saturu. Es rakstu, čau, Džek, man vajag video saturu. Un viss, viņi atbrauc, un es saku, Džek, rekur šitāda ideja, gribat, negribat. Viss, atzvanīšu tev pēc nedēļas. Atzvan, vajag satikties. Maucam, gribam šito ideju. Un viss, un reāli Džek uzticējās man ideja, un kāpēc gan nē? Nu, tu tagad esi iegriezis riteni, esi pievarējis Lemānu. Es domāju, ka tas tev ir tikai tāds starts. Zemais starts. Es domāju, ka tev viss šajā ir tādā bērnu autiņos. Tu saki, ka daudz vairs nevarēs pabraukt, bet ja tu arī pabrauc 3-4 gadus, tas ir mega daudz. Man liekas, jebkurš sports prasa ļoti daudz enerģijas, līdzekļus un visu pārējo. Man liekas, tev viss ir priekšā un tev viss izdosies. Un, tas, kā tu pierādīji to, ka tu esi stabils braucējs, noteikti tev palīdzēs arī iekļūt jaunās komandās un sasniegt jaunas virsotnes. Loģiski, bet svarīgi ir daudz arī, ko es pats jūtu tagad, piemēram, kā es skatījos uz tiem top pilotiem. Jā. Katram top pilotam ir līdz menedžers, kurš reāli staigā visu laiku pa boksiem un vada kontakts ar visām komandām. Jā. Saprotu, tā es pats reāli vadu visas sarunas un tā tālāk. Tad ir vieglāk, ka tev ir kāds, kurš tev var atbalstīt. Vienkārši jābūt cilvēkam, kurš cīnās par tevi. Pat cīnās, un tur savādāk nekā nebūs. Tev reāli jāiet visu laiku ar visām komandām. Čau, kur garīs nobrauc tikko šitā, un tev reāli visu laiku jābūt uz ausīm. Bet es pagājušajā gadu pats pa lielām to visu izdarīju saistībā ar to mugursomu, kad es staigāju pa visiem boksiem un ar visiem sveicinājos un devu iespēju, ka mani jāņem komandā, bet pats noticēja, un šogad jau arī reāli tās visas komandas man atcerās, tie komandu priekšnieki. Un atcerās man un sveicinās ar manīm, un vienkārši tagad ir aizsūtīti ēpasti, vai viņi izskatos ēpastus, un es domāju, tā nebūtu tā liela problēma šobrīd atrast citu komandu, varbūt ne uz to pašu spādu tagad, bet es godīgi uzlicu jau savu mērķi, ka es gribu uz to Japānu aizbraukt. Es gribu ļoti tikt uz Japānu, jo Japāna ir jauna labs pus manā dzīvē, kur neviens nav bijis, un nobraukt tur Gonku Japānā, tas ir kosmos. Bet, nobraukt uz Japānu un tad jau skatīties uz to Boudoro 24-stundīgā, varbūt to Spa Beļģiju izlaist, jo Spa Beļģija ir ļoti sarežģīta trase, ļoti sarežģīta, ļoti ātra un sarežģīta. Un aizbraukt uz turienu un nobraukt reāli sūdīgi, tas būtu reāli nožēlojami, bet negribās pazaudēt to garšu, tāpēc labāk ir uzlikt uzsvaru uz Japānu, aizbraukt uz Japānu, nobraukt tur kvalitatīvu gonku un tad jau skatīties nākamo mērķi uz to Boudoro. Esam apgājuši atlīti pa biķernē trasi, iepazinuši tev ikdienu. Varbūt iemācīs man otru moci? Braucam, iemācīšu loģiski, kāpēc gan nē. Kāpēc es... katram cilvēkam, man jau reāli, ka šīs sfēras profesionālim, man jau reāli gribās cilvēks pasargāt. Tos pašus cilvēks, kas brauc pa ielu,
Man gribās varbūt kaut kādā brīdī mainīt to kultūru, lai cilvēki pārskatās to braukšanu kultūru Latvijā un varbūt beigt braukt ar tiem superbaikiem pa to ievu. Bet reāli, jo superbaiks nav paredzēts ievas braukšanai. Un saprot, kāpēc motocikliem ir daudz dažādu veidu motociklu. Ir enduro, ir cross, ir tādi. Jo katrs mocis ir paredzēts priekš sava. Ir ievas motociklu, ir motoroveri, kas ir paredzēts priekš ievas braukšanas. Kad cilvēks nopirk savu S1000 ar R vai ir viens pa ievu un gonko pa ievu, tad tur nekā laba nevar būt. Un viņi reāli brauc un sitās un pēc tam notiek sūdu. Man reāli kā šis sfēras šobrīd numur 1 cilvēkam, man gribās kaut kā izdarīt savādāk, vai tos cilvēkus pasargāt. Jā, tu visiem liekas, ka tas viens tur vālē un viens tur taisa to jandāliņu, sitās un ārdās, tad viņi visus liek vienā katlā, pēc tam visi motociklisti vienādi. Tā nav? Nē. Es esmu svētdienas braucējs, tad es labprāt... Saprot, ja katrs cilvēks braucot pa ievu, ja katrs cilvēks ievērot ātruma režīmu, labi, es nesaku, ka jābrauc 50, brauc 60, 65, tad nekas nebūtu. Bet, ja cilvēks ieskanās 100, 120, loģiski, ka tā mašīna var nepamanīt. Ja viņš ārpus pilsētas brauc 200, 250, tur nekas nevar būt labs. Tas mocis parādās tik ātri jau tev priekšā, tu reāli domā, ka viņš var tā un beigās ir sūdi, bet jādara to, ko tu cilvēkiem var sniegt. Šobrīd cilvēki man klausa un kāpēc gan nē? Ja mēs varam izdarīt tā, ka cilvēki reāli sāks klausīties un kaut ko ievērot un sadarbojoties ar to pašu CSDD eksāmeniem, esmu daudz runājis ar viņiem, kā te jau eksāmeni notiek, un es te bieži trenēju cilvēks, un tu ik pa laikam parunā ar viņiem, un viņi jau arī saka par to, ka mums tas eksāmenis ir ļoti viegls. Lai nokārtot eksāmeni, tev reāli neko nav jāmāk. Tev jāizbrauc 3 šķērslis 30 km/h, bet apbraucot 30 km šķērslis, tu mocis jau apmēram uz balans tur kā uz velosipēdu. Bet tev jau ir svarīgi, kā tu apbrauc šķērslis uz 60, 70, 70, 80, 90. Kad es liktu kaut kādus gadus 6-7 atpakaļ, tad tajā brīdī man likās, ka tas ir, jo es nebiju beigās motobraucējs, pirms sāku likt tiesības. Un, kad es noliku tiesības, tajā brīdī man likās, ka tas ir baigi grūtais eksāmenis. Tad, kad es noliku, tad es sapratu, ka īstenībā fufels bija Nē, man ir ļoti daudz cilvēku, kas nāk pie manis. Ejam, es jums parādīšu kaut ko. Ir piemiņas vieta, to, ko es teicu, ka man labākais draugs gāja bojā šeit. Tas arī ir viens no faktoriem, kāpēc varbūt es tomēr gribēju to visu izdarīt. Zin kā piemiņa viņai. Viņš gāja bojā kaut kādu iemeslu dēļ, bet es uzskatu, ka viņš ir joprojām ar manīm. Mums bija ļoti tuvas attiecības ar viņu, bet cilvēks gāja bojā. Un tas arī var būt viens no punktiem, kāpēc es tomēr gribēju izdarīt šito, kā parādīt viņam, ka es tomēr turpinu to darīt, ko viņš pats ir darījis. Mums kur ir piemiņas vieta, viņam uztaisīta biķinieku trasē. Tas ir vienīgais motobraucējs biķinieku trasē, kurš ir gājis bojā. Mums maz piemiņu un aiziesim nogusim viņam svecīts. 5 dienas līdz dzimšandienai nenodzīvoja. Bija plāns nākamajā dienā pēc gongas braukt svinēt viņa dzimšadienu, bet, diemžēl, tā arī neesam aizbraukuši. Es domāju, Džeks lepojas ar maniem, ka es to esmu izdarījis. Tāpēc, es uzskatu, ka viņš ir mans kā sargaņģelis palicis. Katrs jau cilvēks pa savam jūku prātā. Un tas ir tāds lietas, kas man ir joprojām. Un es arī katru reizi, kad braucu ārā uz savu sesiju, es pārmetu krustu un parādu uz augšu kā par viņu. Un tas ir mans tāds. Zin, katram ir savas tradīcijas. 30. tas ir jūsu kopējais? Tas ir, viņš paņēma man tēta numuru, un tā mēs arī turpinam. Palielām 30. jau nāk no tēta puses. Tētim bija 30, un viņš tajā laikā paņēma 30. numuru sev. Bet viņš paņēma tāpēc, ka viņš pie mums brauc. Arī, ja mēs paskatāmies, sports jau mums ir bīstams, saprot? Un mēs jau ar to sportu cenšamies pasargāt sevi ar labu ekipējumu, bet ja mēs paskatāmies reāli, kas notika pagājušajā weekend, neesi redzējis? Anglijas čempionātā notika Zavals startā, 11 cilvēki nokrita un 2 gāja bojā. Anglijas čempionātā pirmajā posmā, tikko Outlotman parkā viņiem bija, Tāpēc sports ir bīstams un mēs katrs par to zinām, bet mēs jau cenšamies sev pasargāt ar labu ekipējumu, ar visu kaut ko, bet vienalga tu nevari pasargāt sevi, tu vari pasargāt sevi no visa, bet ja ir tā lēms, tā būs noticis. Tāpēc trenējamies, braucam prātīgi. Un domājam ar galvu. Jā, un Gariks pamācīs man kā braukt prātīgi. Braucam. Ņem to kombinzonu, ņem to zābaks, ņem to mugursargu.
Tev ķiveri ir? Ķiveri ir, jā. Cimdi arī? Cimdi arī ir, jā. Viss? Tad tev vairāk neko nevajag. Kamēr es vēl neesmu saģērbies, es tev iešiešu mūsu merči. Paldies tev par to, ka tu mūs Paldies jums. Ceram turpmāko sadarbību. Cepuru kolekcijai. Paldies. Ejam, tad ģērbties. Pirmo reizi kaut ko šitādu velku. Jau līpa trīts. Mūsu motosportists lielais. Nē, nu tā tu jau izskaties pēc sportista, bet tā ķiveri gan nav sportiska tā. Bet tā jau pa lielu, šitādā ekipējumā tu arī Lemānā var maukt. Cimdus jāpaņem garos, un viss jāsamai normāli ķiveri. Vēl tavu mugursomu vizītkarts. Un man seju. Nākošais garīgs. Vienīgais seju vēl. Nu skaties. Pie tā var piestrādāt. Garoči, mēs šodien brauksim ar pitbike. Pitbikes ir mans mīļākais motocikls, ja mēs ņemam godīgi. Ja mēs runājam pirms sākam par 1000 ringiem, bet man visvairāk patīk šitais mods. Tas ir pitbikes 155 kubi, ar ko es trenēju šeit visu ziemu, gatavojoties Lemānām. Nu, izklausās diezgan smieklīgi, ka cilvēks gatavojas Lemānām Biķiņa kartinghallē, kur ir 10 x 20 metriem trasa sabūve, un tu te brauc. Bet es daudz ko šeit satrenējos par šo ziemu, daudz ko ar pulsu strādāju un ir visādām lietām, varbūt daudz ko iemācījos šogad jaunu. Jā, vienīgā starpība starp taviem motus, ka viņam viss ātrums slēdzās uz augšu, un neitravais ir vienkārši pašā pakšā. Pirmais, otrais, bet mēs šodien izmantosim tikai otro ātrumu, pa trešo nevajag slēgt. Pirmais uzdevums būs vienkārši ieslēdzam otrā ātrumā, saspiežam ar kājām bāku, un cenšamies atslābināt rociņus un braucam bez straujām kustībām. Visam jābūt smūden, bez straujām kustībām. Iedodam gāzīt, atlaižam gāzīt, iedodam gāzīt. Un braucam bez bremzēm. Iedodam tik daudz gāzīt, lai mēs atlaižam gāzīt un varam izripot riteni. Nu, ko mēģinam? Okay. Skaties vienmēr uz priekšu. Noņem pirkstus no bremzēm. Vienmēr tur tā. Ar kājām saspied bāku. Ātrumā es esmu. Nu apstājies, ieslēdz neitravajā. Tagad ir neitravais. Laid vaļā sajūg. Ātrums nav liels, bet krist negribās. Tas jau nav krist pa ielu džinsās un šortos. Rokas noviec taisni uz augšu bišķi pacel. Otra arī tāpadās noviec. O? Dod gāzīt. No kā man likās, tas būs vieglāk. Pirksts noņem no sajūga. Ņem pirksts nost. Ņem... Reāli bail. Kas bailīgi? Rītīgi bailīgi. Kāpēc? Pēc, kad tu saki bez bremzēm vispār, viņš tikai brauc pie līkuma, viņš tieši ņem to ātrumu virsmu, un tu nevari saprast, vai tu izņēmis, vai tu neizņēmis. Bet izņēmi taču, nekas jau nenotika. Nu, izņēmi, jā, bet pirmo reizi rītīgi. Bet nekas jau nebija tik traks, pasties normāli brauc, tad jau tu kaut ko braukšanas pieredze arī ir. Bišķiņ. Ne jau pirmo reizi brauc, cik ilgi jau brauc ar mocu? 5 gadus. Nu 5, bet nav tik slikti, nē. Priekš pirmās reizes, cik tu 3 aplīšus izbrauc, nav slikti, ir bijuši sliktāk gadījumi. Vecīt forši, mums šitā jauna pieredze. Krut. Es droši nekā atnāšu pie tevis, var pamācīties kādu dienu. Nu viss, gaidīšu savu ciemos. Kad šī ir fantastiska iespēja. Un, nē, nu tas ir pa lielam... Šiem līkumiem es saku, man reāli uz to pirmo ātrumu jau likās grūti, pēc ieliek otrā, viņš tā kā rauj. Tev iekšā liekas, ka tu neizņems, bet tu jau izņem. Izņem mierīgi. Bet saprotu, šos močus mēs atvedām ar tēti kaut kādus 10, pat vairāk gadus atpakaļ 15. Un visi smējās par mums, kāpēc ar šitiem močiem kaut ko jādara. Un es saku, bet visā pasaules elite, Spānija, Itālija, visi trenēs ar šitiem močiem mazais kartinga trasītēs. Bet loģiski, tu iemācies darīt un pa lielam šeit pabraukt par šito kartinga trasi arī cilvēki, kas brauc pa ielu.
Viņš ir, tu jau iemācies motociklu gūdīt un izņemt līkumu, pareizi turēt rokas, pareizi skatīties un visu pareizi darīt. Kad man liekas, tās kājas likt kopā, es sākumā nesapratu, kur man tās kājas. Vienkārši kopā saspied bāku, vai tev motus mazāk ļurkājās, tad tu viņu vairāk tur ar kājām nekā. Tad īstenībā palika vieglāk. Loģiski. Palika vieglāk. Tas pats arī ir braucot pa ievu. Ja tu saspiedīsi ar kājām savus bāku, tad tev vairāk nav jāturās pie stūres tik stipri. Jo pavajām tev stūri tikai priekš tā, vai tu turētos un spiest hebeļus, un ne jau turēties pret viņu. Tieši tā. Forši, vecīt, paldies tev liels. Lūdzu, paldies tev. Tiekamies bike stationā. Tiekamies bike stationā. Garijs noteikti pie mums uztaisīs kādu MotoGP skatīšanos, uzaicinās savus draugus. Mēs izdomāsim kādu foršu akciju priekš viņiem, lai interesanti arī viesiem. Un tiekamies jau nākošajā sēdē. Jā, un pasmaidiet, jo smaidi šajā dzīvē neko nemaksā. Paldies!